Lai varētu priecāties par skaistām un veselām kājām, par kāju vēnu veselību ir jārūpējas jau laicīgi. Ikdienā pie lielas slodzes vai arī pie mazkustīga dzīvesveida speciālisti iesaka lietot kompresijas zeķes. Kas tās tādas ir un kad tās jālieto, to mēs šodien noskaidrosim. Labrīt! Labrīt! Šorīt man ir tas gods sarunāties ar doktoru Mauriņa Vēnu klīnikas pārstāvu Kristīni. Kristīne, mēs parunāsim par kompresijas zeķēm. Un man uzreiz ir jautājums, kas tad ir šī kompresijas terapija? Tās ir zeķes. Šeit konkrēti mēs runāsim par Vācijas ražotāju Ofa Bamberga kompresijas zeķēm, kuras Latvijā un mūsu klīnikā jau ir vairāk kā 6 gadus sevi ir pierādījušas. Zeķes mums ir gan dāmām, gan arī kungiem, vai ne? Es pareizi visu pateicu. Jā, tieši ir pareizi, ka zeķes ir gan dāmām, gan kungiem, un arī šeit mēs varam runāt par to, ka šīs zeķes ir gan profilakses, gan arī kompresijas terapijas, varētu teikt, ārstnieciskās zeķes. Tātad profilakses zeķes ir ieteicams gan tev, gan man ikdienā valkāt, lai parūpētos par savu kāju veselību. Kristīne, vēlreiz varbūt tā, lai mēs visi saprastu, kam tad ir vajadzīga šī profilakse un kuros gadījumos tās zeķītes būtu jāvēl? Tie ir ceļotāji, kuri brauc ilgā braucienā ar autobusu un otrā rītā sasniedzot galamērķi nevar uzvilkt kurpes kājās. Tad parūpēsimies par sevi un nopirksim šīs profilakses zeķes ceļojumam. Par ceļojuma zeķēm attiecīgi veicot šo pārlidojumu varētu runāt par pat jebkuru pārlidojumu, sākot jau no pusotras stundas līdz pat 4 stundām, lai nebūtu šīs tūskas. Pirms lidojuma mēs uzvelkam šīs kompresijas zeķes kājās, kas arī novērsīs šo kāju tūsku. Un tūska pati par sevi nav tikai vizuāls defekts, bet arī veselībai jebkura tūska ir kaitīga.